10 gadi ir maz, ja skaitām 123 kopš Gustavs de la Valls Zviedrijā izveidoja pirmo uzņēmumu AB Separator. 10 gadi ir daudz. Ja vērtē de la Valle paveikto pēc atgriešanās Latvijā 1996. gadā, 10 minūšu pietiek, lai caur kolektoru izplūstu 30 litru piena un maisītājs dzesētājā apgrieztos 300 reižu. 10 minūtēs parādot visas tās saimniecības Latvijā, kurās ikdienā kalpo de la Valle, katrai neatliktu pat pussekunde. Bet aiz katrām staļļa durvīm ir patvēries kāds piena stāsts, kurš prasās ilgāk stāstāms un kopā ar citiem lejams. Un kas gan labāk par de la Valle zinās, kā tos atrast, savākt un ar tiem dalīties. Par to pienlokopību bija tā, ja man tēvs, māte, ja, pirmskara saucamajā brīvās Latvijā, pirmskara Latvijā, viņiem bija diezgan liela saimniecība un diezgan slavena saimniecība. Pat tajā laikā brauc no ārzemēm skatīties pieredzes apmaiņā, kā viss notiekās. Varbūt tas iekšā no vēlciņas, nu tā. Vai tā ir sakatība, ja kas varbūt tajos gēnos, ja kas varbūt tā ir aizgājis. Es atbraucu no darba māju un saku sievai, ka vajadzētu mums ar zemi ņemt. Mēs paņēmām 3 hektāru un nodibinājām zemnieku saimniecību ar 3,3 hektāriem zemes. Un ko darīs? Paņēmām vienu govi. Kāpēc govi? Tāpēc, ka te visapkārt saimniekiem bija govis. 2, 3 govis, 4 govis. Un viss piens tika pārstrādāts un aizvest uz saukastiem. Un vakarā nāk mājās ar baigiem makiem. Un man tā latviešu skaudība tāda, zin, kā uzsita. Es domāju, vēlams, jāpamēģina man arī. Un tad 94. gadā jau uzbūvēja fermu 16 govīm. Un pašā gada beigās ielikām šajā tieši telpā pienavadu. It kā pirmais oficiālais pienavads Alfa Laval Agri toreiz saucās. Visi te šausminājas, dūlēs liepiņš tādu iekārtu pērk. Ja, pa tādu naudu. Redzi, tajā laikā arī pirmskara Latvijā jau, tajā laikā jau Alfa Laval de la Valle, Alfa Laval Agri, kā toreiz skaitījās, jau bija Latvijā jau, ja. Un mūsu pagastā, pat Krimūnas pagastā ir bijuši jau piena kannās, jau govis slaukts ar Alfa Laval agregātiem, jau un akuma sūkņiem. Es vispār uzskatu tā, ja man būtu visu laiku jādzīvo pa kultu un pa fermu, ja, visu laiku jāstrādā, tad nezinu, vispār jāiet dzīvot. Jo ir jāatrod visam savs laiks, jā. Un mēs ģimenē it kā, to esam panākuši to, ja, ka, mēs varam atrast to laiku. Es pats bišķi vairāk, sieva varbūt bišķi vairāk cieši, jā, tā tur mazāk, bet, ko tu darīsi, tā ir. Zemnieku saimniecības poras ir praktiski sākuši savu darbību tūdaļ pēc dziesmotās revolūcijas. Mēs esam izgājuši daudz dažādas murgainas maldu ceļus, kamēr praktiski esam palikuši pie piensaimniecības tikai un vienīgi. Tas grūtākais darbs ir laukos izšķirties, ko darīt un ko pirkt un kā būvēt. Var arī iekārtas visādas likt dārgākas, nedārgākas, bet viss izšķir menedžments, kā es to gotiņu. Kad es viņai visu no acīm nolasīšu un es viņai iedošu, jo es vairāk viņu zināšu un pazīšu to govi, jo es zināšu, ko viņai vajag. Slaukšanas iekārta jau nav traktors, kas var gaidīt nedēļu, pusnedēļu stāvēt un gaidīt, kad atsūtīs konkrēto detaļu no kaut kurienes. Tur vajag uzreiz, ar govu nesarunās neko. 2 gadus mēs ēdinam ļoti labi. Miksers, mums ir miksers, un ja pasaka miksers, to jau zinu, ko tas nozīmē. Es pasaku, cik es gribu slaukt pienu no gotiņām, daktars izrēķina receptes, un visu miksers izdara un izdala. Un tāpēc ir arī rezultāti. Mēs slaucam 10 000 pāri vidējais izslaukums. Pagājuši gadu vismaz bija. Tas, man liekas, ir kaut kas, un tā ir Latvija, tā nav Amerika. Šeit ir Z.S. Vilsone, Dobels rajons, Augstkalns pagasts. Tas bija Rāmaus izstādē laikam, kad mēs pirmo reizi izdzirdējām, ka šāds Alfa Laval ir. Es tikai to atceros, ka tikko sāk parādīties šīs ārzemju firmas, to, ko mūsu tautieši gan bija pārņēmuši un šeit radīja, ka tā bija pirmā firma, kam bija jau tobrīd ļoti labs servis. Ir tāds reizes, ka neko negribās darīt. Reizēm tā, ka nav naudas, te vēl kaut kas nav, tu kādam es kaut ko atdevis,
Būtībā tā produkts ir pārdevis, bet tev tā nauda nepārtraukti jāgaida, un kādreiz jālūdzās. Un tas īstenībā reizēm liek domāt, kāpēc vispār to dari un kāpēc tas jādara. Bet tad atkal ne no šā tā nauda sāk rasties, tu esi atdevis parādus un var sākt domāt, kā attīstīt savu saimniecību tālāk. Man šķiet ap prieku, ja mēs darām laikam daudz lietas. Mamma sāk. Mammai bija kāds 5 govs, un tā viņa iesāka. Un tad gribēja visu likvidēt, bet atnāca Eiropa, un viss mainījās uz labo pusi. Un tad mēs pagājuši gadu, 2004. sāk ar 5 govīm. Tagad mums ir 16 govis. Viss bija grūts, viss bija jauns, un viss bija jāapgūst no nulles. Ļoti saspringts laiks bija, zvanīja visiem, jo nevienu mēs īstenībā nepazinām, nezinājām par firmu, ne par ko, nezinājām. Un sazvanījām Jāni Tēraudu, kurš bija ļoti atsaucīgs un ļoti laipns, un kaut gan ļoti projektus tobrīd bija ļoti daudz. Viņš iegriezās pie mums un visu zibenīgi nokārtoja. Viņš paredzēja mūsu nākotni. Viņš jau jauns tālāk paredzēja. Es esmu zemnieku saimniecību Pauķi īpašniece un dzīvoju Alojā. Sākām mēs ar vienu govi, kad es viņu ieraudzīju kūtas stūrī, to lielo šausmīgo lopu slaukt es nemācēju. Protams, es mēģināju viņu izslaukt, un es arī nezināju, ka ir ciets govs un ka ir mīksts. Un tad, kad es viņu izslaucu, man bija rokas tād kā bluķi un gar sāniem pakusnāt. Es viņus nevarēju, bet gal galā, tad es iemācījos un slaucu. Protams, tas ir vairs, es diez vai to varētu atkārtot, jā. Mēs sadūšojāmies un pāri saviem spēkiem un līdzekļiem tomēr ielikām Lavalu piena vadu, un tas mums ir sen atmaksājies. Es esmu iekārtojis skaistu māju, uzbūvējis. Es ļoti daudz atrodu sev tādu, relaksācijas iespējas. Šeit jūs esat zemnieku saimniecībā Krieviņi. Tā ir Kuplēja kūts. Un tajā kūtī 66 govs un slauc Delaval vadā. Un kopš pagājušā gada arī mēsls šķūrē ārā Delaval komprimatu stūmējs. Sākus saimniecības darboties 90. gadā 1. jūnijā ar vienu govu, vienu zirgu un vienu suni. Un visi mēs bijām melni. Pašlaik es esmu gan balināts, un pārējie viss ir kā ir. Bet tagad šobrīd ir jau tik liela saimniecība, ka ir kaut kur uz 130 lopiem vispār, un slaucams govs 60. Viss šis ir darīts ar patikšanu. Jūs atrodaties zemnieku saimniecībā Silavēji un zemnieku saimniecībā Vērdiņi. Piena lokopības sākums bija, teikšu, stihisks, kas bija saistīts ar valsts politiku lauksaimniecības sagraušanā. Atmodas sākumā, lai tas vienkārši neaizietu postā, noraujot lielopu fermām jumtus un izsitot logus. Par pajām nošķīrām no kopsaimniecības šo te lielopu fermu un pamazām esam nonākuši pie 6000 izslaukumu no govs. 92. gadā, kad paņēmām fermu, izslaukums no govs bija 3300 kg. Es atļaušos teikt, ka visi Latvijas zemnieki, kas domā par lauksaimniecības nākotni, turiet govis, slauciet govis, būvējiet jaunas fermas, parādīsim Latvijas valdībai, kad arī zemnieki ar spītu pret valsts politiku prot izdzīvot un prot veiksmīgi strādāt. Zemnieku saimniecība Dauderi, nodarbojamies ar govu ar lopkopību. Pārsvarā pagaidām gan iz puses sanāk cūkas un govis, bet ar laiku cerams pāriesim uz piena ražošanu. Tas sākās vispār negaidīt, tāpēc, ka laika mainoties, piespiedu kārtā jāsāk bija nodarboties ar lauksaimniecību. Tu vec tev īpašumu atguvumu, tad skatījāmies, kur būtu tā perspektīvākā puse, ar ko sāk nodarboties. Mums ir ģimenes saimniecība, patreiz strādnieku nav, tāpēc brīvā laika ir ļoti maz. Strādājam divatā, palīdz bērni ļoti daudz. Vienam dēlam ir 14 gadu, otram 12. Un strādājam paši, tāpēc var teikt, ka brīvā laika ir maz.
Ir jau pierasts pie tā darba, nav jau tā, ka tad būtu ar gariem zobiem arī tas jādara. Ja? Ir jau patīkami tāpat arī tās govis aprūpēt un priecājās par katru jaunu telīti, kas piedzimst, kā viņi izaug, pēc tam, cik viņi pienu dod, tā uzskaita, viss tas ir interesanti. Es varu teikt, ka piena lopkopība ir perspektīva un laba nozare. Zemnieku saimniecība Bukas. Dobeles rajona Zebrens pagasts. Kā mēs apvienāmies? Tā sanāca, netīšām. Nebija mums tādas lielās apspriedes ģimenes lokā. Mēs tagad ražosim tik un tik tonnas piena gadā. No sākuma mēs domājam, ka mums būs 5 govis, 7 cūkas, 4 aitas un 13 pīles. Pīles apēdām, visas apēdām, un tad sāka braukt tie konsultanti. Gatavināja mums Eiropai. No 15 palika 30, un tagad jau ir vēl Vēlns nezinu, cik viņi tagad visi kopā, kad ir 90 visiem teļiem. Tas nav tāds milzīgais biznes. Ja ar darbu, kas patīk, var kaut kāds latiņš pāri paliek, brīnišķīgi. Tā mūsu gaišākā pamatdoma, ka mēs nedzīvojam priekš govīm, bet govis dzīvo priekš mums. Tās gaišākās domas visbiežāk mēdz ienākt prātā pavasarī. Un vienīgais pavasaris, kas nāk precīzi kalendārā paredzētajā datumā, ir pavasaris Rāmavā. Turklāt uzreiz pēc svaigi sētām idejām uz vietas tiek vākta arī raža. Un reizi 10 gados arī novēlējumi. Mēs priecājamies, ka jūsu firmai Latvijā jau būs 10 gadi. Tad varam novēlēt mūsu saimnieku vārdā un arī mūsu gotiņu vārdā vislabākos panākumus jums turpmākajos 10 gados. Firmai novēlu paplašināties un tiem klientiem kādas ekskursijas uz Zviedriju. Ja Devalam ir 10 gadu jubileja, tad mēs gribam novēlēt, pastāvēt vēl daudz 10 gadus un lai piena saimniecība Latvijā attīstās. Novēlējums būs tā turpināt un tā turpināt, jā, īstenībā. Var jau saklausīties par Eiropas pūķi un neko neuzsākt. Var nogurt no pārcentīgiem kontrolieriem un mest visu pie malas. Bet var ar pašcieņu, uzņēmību un aizrautību vienkārši iet pa izvēlēto ceļu. Tā turpināt.